Labdien! Mani sauc Jūlija. Es esmu praktizējoša fizioterapeite no Āgenskalna klīnikas. Man ir prieks uzstāties jūsu auditorijā, un es gribu jums piedāvāt iespēju iepazīsties ar vingrinājumiem, ar fiziskiem vingrinājumiem, kas savukārt vai nu samazinās, vai nu novērst visas profesionālas saslimšanas, kas ir saistītas ar sēdošo darba vietu. Mans mērķis šodien būtu uzlabot jūsu pašsajūtu, nedaudz izvingrinot jūs un jums parādīt vingrinājumus, kurus jūs varat taisīt ikdienā darba vietā vai arī mājās pēc grūtas un saspringtas darba dienas. Vispār mūsu klīnikas fizioterapeiti uzreiz var atpazīst pacientu darba vietu, kā sēdošo darba veidu, pēc 3 parametriem. Tie ir sāpes kaklasprandā, galvas sāpes un arī muguras jostas daļas sāpes, vai ne? Un tad mēs varam tagad parunāt par to, kā vispār samazināt sāpes, piemēram, kaklasprandā un galvas sāpes novērst. Nedaudz anatomijas, vizuāls priekšstats, lai jums ir, nedaudz pastāstīšu. Eksistē tāds saucamais trapecveida muskulis, kas aptver kakla mugurējo malu, muguras augšdaļas un vidusdaļu. Un tad šis muskulīts pie sēdoša darba, pie ilgstošā darbā, viņš saspringst, bet nevis visvesels, bet saspringst dažos punktos, kas arī saucās par trigger punktiem. Un šie trigger punkti arī aizstāro sāpes gan galvā, gan arī kaklasprandā. Un lūk tā, lai likvidēt šos trigger punktus, ir 2 varianti. Vai vingrošana, vai arī stiepšana. Es parādīšu vienu vingrinājumu, kuru mēs arī varam tagad izmēģināt visi kopā. Tā kā pirmais, apsēžamies uz krēsliņiem, lai ir ērtāk, un pirmām kārtām tad izkustināsim plecu joslu. Labi, kādas 10 reizītes, Izapļojam plecu joslu atpakaļ. Cenšamies sajust arī lāpstiņu kustībās. Starp citu fiziskie vingrinājumi arī ar slodzi kopā palīdz izdalīt vienu īpašu hormonu, endorfīnu, kas arī atgrūst par labsajūtu. Šāda veida tad varam izkustēties arī darba vietā. Atkārtosim vēl vienu reizi. Izapļojam kārtīgi, plecu joslu. Visi kopā 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Labi, nākamais vingrinājums arī vajag labi izkustināt visu kāpus prāšus. Liekam rociņās uz sāniem, ir vietā. Un tad paskatāmies uz vienu ikšķi, paskatāmies uz otru, paskatāmies uz vienu. Tā kā ikšķīti rotējam no apakšas uz augšu. No apakšas uz augšu. No apakšas uz augšu. Un vienas minūtes laikā varam šo vingrinājumu arī uztaisīt. Tā kā kakla gan osteohondrozes profilaksi, gan arī Labi, vēl ļoti svarīgs moments ir stiepšana, kaklā muskulatūras stiepšana. Šī trapecveida muskuļu stiepšana, kas arī novērš visas saspringuma sajūtas. Aptveram liekām pakausīša, un tad tuvinām elponīšus kopā ar sānu. Varam arī paskatīties, kā tas izskatās. Un līdz vieglai sajūtai, ka kakla muskulatūra iestiepjās, jutām stiepjās, jo ilgāk šādi varam sev atļauties nosēdēt, jo būs labāk. Tā kā no pusminūtes līdz minūtei.
varam mēģināt šo vingrinājumu uztaisīt. Pastaigīsimies labi. Jūs jau te ilgi? Jā, jau te ilgi sēdējat, jā? Labi. Nākamais vēl vingrinājums. Šim pašām trapecveida muskulim ir staipīšana jau uz sāniem, jo muskulīts apver visu kakla daļu no aizmugures un no sāniem. Tā kā pieliekam plaukstiņu pie austiņa un tad atbrīvojam kaklu muskulatūru un pastaipīsim uz sāniem. Tā paša laikā varam vai nu paskatīties lejā, vai nu pavisam aizvert astiņas ciet. Un to pašu atkārtojām uz otru pusi. Nu kā? Savilkta muskulatūra diezgan, jā? Pēc kāds vēl pagriežam galvu. Uz vienu pusi apveram pakausīti un tad noliecam galvu tikai pa diagonāli uz sāniem. Un cenšamies ilgāk. Tā kā noliecam galvu, noturam, mierīgi elpojam, pārstiepjam. Un to pašu uz otru pusi lūdzu. Jā, visa asinsrīte, viss uzlabojās. Labi. Nākamais, par ko man gribētos pastāstīt, ir par jostas daļas sāpēm, ja? Nedaudz atkal anatomijas. Ir muskulīts, kas piestiprinās pie jostas daļas kriemalīšiem un arī pie gūžas. Un pie ilgstošas sēdošas darbas šis muskulīts savelkās, saīsinās. Un arī viņš velk tā kā jostu tā kā atceļ, jo pie saīsināta muskulatūra tā kā atceļās muguras jostas daļa. Līdz ar to sākās vilkšanas sajūtas jostā un arī dažreiz arī sāpes. Kā mēs varam šo muskulīti pastaipīt? Te es parādīšu video, jo, diemžēl, mums netik daudz vietas, lai izmēģinātu šo. Ja? Tā vienu māju varam atlaist gar krēslam vai nu gar gultai, ja? Krusti tā kā paliek uz tās pašas gultas un viena kāja tā kā karājās un iestaipās šis muskulīts. To pašu varam darīt simetriski uz otru kāju. Un tad vēl viens vingrinājums, nedaudz tā kā sarežģītāks, ir nostāšanās uz abiem celišiem, pēc tam vienu kāju varam izlikt priekšā, un šajā vietā varam sajust lītās. Viņš samainīs kāju. Kā jūs zināt? Ievilkt tam, lai jostiņa neatliecās. Gribu parādīt, kur tad ir jāstēpās. To jūs varētu darīt mājās droši. Šeit, ja? Šim muskulim te ir jābūt stiepšanās sajūtai. Nu, lūk, varam mēģināt. Ja? Nu, paldies jūs, mīlīgs, par uzmanību. Kādi jautājumi? Monitors taču ir regulējams, vai ne? Un iespējams cenšaties, lai šī tā kā ekrāns ir jūsu tā kā redzes laukumā pa taisno uz priekšu. Jo tagad viss tas ir moderns un var gan piepacelt monitoru augšā, gan nolaist lejā, gan tuvināt priekšā, vai ne? Tad varat pacelt līdz tām līmenim, lai galva ir noliektā uz, nevis noliektā, bet nofiksēta uz priekšu skatā. Pārsvarā ir kādas problēmas. Galva ir izvirzāta uz priekšu, lēns ēra uz priekšu, krūšu muskulatūra savalkās, visa kakla muskulatūra savalkās. Tad cenšaties tomēr nosēžot kādu stundiņu pie datora, tomēr pastaipīt muskulatūru un nedaudz izkustināties. Jā? Mūsu klīnikā arī piedāvā iespēju izbraukt uz... Sorry, one question. I'm quite bad in Latvian and I understood that that's a question about the monitor. But yes. What about the keyboard? How you must place your keyboard? Because hands, you know, make yes. you back.
It will be better if you You can answer in Latvian, no problem. Yeah. Es varu arī latviski, Jā, jā? Tā kā būtu labi, ja apakšdevumi būtu nolikti uz galdas, nevis karājās zem galda elponīši, jā? Visu apakšdevmu balstām ir jābūt uz grīdas noliektas. Un tagad arī visās spēles ir modernas, kas tā kā neatceļ jūsu plaukstu, bet tomēr saglabā plaukstu locītavu taisnē pozīcijā. Jo pēc tam var arī parādīties tas nepatikamais karpālais sindroms, kas parāda savas arī plaukstu locītavās. Un vēl par krēsliem ir jautājums, kādam vajadzētu būt? Krēsliem ir jābūt ar labu atbalstītu muguriņu, lai jūs varētu atbalstīt arī savu muguru, nevis sēdēt tā kā noturot sevi. Tagad ir parādījušies arī ļoti labi modernie krēsli ar lielo vingrošanas bumbu iekšā. Ne? Šajā veidā jūs arī varat tā kā nedaudz izkustināties, jo tā ir mobila virsma, kustīga virsma, ar kuru palīdzību tā kā jūs varat noturēt savu līdzsvaru un tā ir pašu laikā vingrināt savu muguras muskulatūru. Šis ir ideāls variants, kur arī regulēt gan šis tā kā atbalsts muguriņai, gan arī augstums. Bet vispārība krēslam ir jābūt amortizējušiem, amortizācija ir jābūt, ja? Gan arī muguriņai ir jābūt atbalstītāji. Tā. Cenšaties kaut vienreiz dienā, kaut uz 10 minūtes, sarunāties sava kolektīvā un pavingrot un uztaisīt šos elementārus 2-3 vingrinājumus. Un uzreiz uzlabosies gan pašsajūta, gan arī noskaņojums. Tiešām tas viss darbojas. Vēl jautājumi? Paldies! Tad jaukas jums pusdienās! Ja?